5. daļu no visiem šiem mežos mītošiem dzīvniekiem. Tikmēr dzīvnieku aizstāvji uzskata, ka tas ir nesamērīgi daudz, tāpēc tiek vākti paraksti, lai šo situāciju mainītu. Plašāk Zānes Brikmanas reportāžā. Ierindas pilsonim gandrīz vienīgā iespēja redzēt lūsi ir zooloģiskajā dārzā, jo tas ir ļoti kluss dzīvnieks, kurš ir aktīvs krēslas un nakts stundās. Šeit lūši no mednieku lodes ir pasargāti, bet ik gadu Latvijā atļauts nomedīt apmēram 150 sugas brāļu. Mēs pārkāpjamies no 2004. gada, kad tika uzsākta limitēšana, nosauksim to tā, ja pieļaujama apjoma noteikšana, nemitīgi viņš ir pieaudzis, jo vienkārši stabila populācija pieaug un jau pēdējos 3 gadus viņš ir 150 individi. Pagājušā gadā mēs palielinājām un redzēsim uz 175, tika nomedīti 172. Šāda apjoma meža dienests nosaka vadoties pēc monitoringa rezultātiem. Tie liecinot, ka lūšu skaits mūsu valstī pieaug un ka kopumā medību sezonas sākumā Latvijas mežos varētu būt ap 900 lūšu. Ar šādu noteikto limitu ir neapmierināti dzīvnieku aizstāvji. Latvijā dominē tikai mednieku intereses, maksimāli medīt tā saucamos viņu konkurences, vilks un lūši, lai pašiem būtu vairāk ko nošaut gan meža cūkas, gan stirnas, gan briežus. Mareks šī gada janvārī iesniedzis arī iniciatīvu portālā Mana balss LV, lai ierobežotu gan lūšu, gan vilku medības. Pagaidām iniciatīva savākusi vairāk nekā 530 balsu. Tikmēr zoologs Jānis Ozoliņš telefonsarunā LNT ziņām atklāja, ja medības aizliegtu sugai, kas nav apdraudēta, tas izsauktu pretēju reakciju un vēl vairāk lūšu mežos izšautu nelegāli. Piemēram, Lietuvā lūšas jau vairākus gadu desmitus nedrīkst medīt, bet ar to populāciju labāk nekļūst. Un ir domājams, ka viens no iemesliem ir tieši tas, ka notiek informācijas slēpšana. Rīgas zooloģiskajā dārzā stāsta, atšķirībā no citām Eiropas valstīm Latvijas mežos lūši ir pietiekamā skaitā. Un ja cilvēks dabas līdzsvaru ir izjaucis iepriekš, izmedījot citas sugas, tad tomēr medniekam zināmā mērā ir jāpiedalās dzīvnieku skaitu regulēšanā. Poļu vārds sakot, uzskata, ka viņiem mežos to lūšu ir pamaz, viņiem vajadzētu to lūšu skaitu palielināt, un tāpēc viņi izvēlās ņemt lūšus no reģioniem, kas atrodas tuvu viņu zemē. Nu, un tas ir arī Latvija. Medības ļaujot arī dabas pētniekiem iegūt plašāku informāciju par šiem dzīvniekiem, piemēram, par lūšu savstarpējo radniecību un to izplatību dažādos Latvijas reģionos. Ja mēs aizliegsim vispār izmantot, mēs pazaudēsim informāciju un nezināsim, kas ar šo lūšu populāciju vispār notiek. Lūšus mežos būs atļauts medīt līdz nākamā gada 31. martam, vai arī līdz brīdim, kad būs nomedīts noteiktais skaits dzīvnieku. Taču medības ir aizliegtas Zemgalē ap Rīgu. Zāne Brikmane, Sandris Polis, LNT. Par laika apstākļiem mežos un arī pilsētās, lai